Atgādinu, ka visas ieguldījuma stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku, un katrs pats individuāli ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Laipni lūdzam raidieraksta Naudas lietas 2. sezonā. Un tas nozīmē, ka ir jaunas tēmas, jauni viesi un arī jauni finanšu izaicinājumi, kurus mēs šķietināsim ar jums kopā. Vēlamies pateikties jums par atbalstu 1. sezonā, par iesūtītām atsauksmēm, par pateicībām, par vēstulēm. Tas viss arī veicināja to, ka šī 2. sezona Naudas lietās arī top un ir. Un aicinu arī turpmāk mūs atbalstīt, jo tas visdrīzāk sekmēs to, ka būs arī vēl viena sezona, un tad mēs varēsim runāt par investīcijām, par naudu, par personīgajām finansēm un to pārvaldīšanu vēl padziļinātāk. Un es arī atgādinu, ka raidieraksta Naudas lietas top pateicoties Finanšu izglītības biedrībai, un Finanšu izglītības biedrības mērķis ir izglītot sabiedrību par investīciju iespējām un arī veicināt finansiālo labklājību ilgtermiņā mūsu sabiedrībā. Un šodien mēs runāsim par tādu, manuprāt, nedaudz sarežģītu tēmu, bet ārkārtīgi noderīgu. Mēs runāsim par obligācijām. Un šodien kopā ar jums esmu Alina Zela, personīgo finanšu mentore un arī Finanšu izglītības biedrības valdes locekle. Un kopā ar mani ir arī Vilhelms. Sveiks, Vilhelm! Sveiki, labdien, Alina! Tu joprojām vadi pasākumus, vai ne? Joprojām. Un kā jau mēs izrunājām arī pirmajā epizodē, tu esi tagad arī investors, pateicoties naudas lietām 1. sezonai. Jā, pateicoties naudas lietām, pateicoties naudas psiholoģijas grāmatai, kas ļoti viegli lasās, pateicoties sarunām, būtībā ļoti daudz kam šeit pateicoties, bet esmu investors. Un šodien kopā ar mums ir arī eksperts Aleksejs Marčinko no Invēl Asset Management. Sveiks, Aleksej! Labdien! Labdien visi! Jā, tad mēs runāsim par obligācijām. Vispār, ja es iztēlojos obligācijas. Labi, tagad es jau zinu daudz par obligācijām, bet ja es atceros savus finanšu menedžmenta studijas universitātē, un kad mēs runājām par obligācijām, un kad mēs rēķinājām kuponu maksājumus, nulo kuponu, un tas bija vienkārši smadzenes kūpa, un likās priekš kam man tas viss ir vajadzīgs tajā brīdī, kad es sēdēju universitātē. Tagad man ir cits skatījums uz obligācijām, un es saprotu, ka obligācijas ir viens no instrumentiem, kuru var izmantot, lai veidotu savu kapitālu ilgtermiņā. Bet es pieļauju, ka daudziem mūsu klausītājiem par obligācijām ir līdzīgas domas, kādas man ir bijusi iepriekš. Pirmām kārtām nezinu, kas vispār tāds ir, jā, un otram kārtām šķiet, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi sarežģīts. Bet gribu kopā ar jums, Aleksej, un arī kopā ar Vilhelmu vienkāršā valodā mūsu klausītājiem izstāstīt, kas ir obligācijas un kā viņi var izmantot obligācijas, lai veidotu savu kapitālu. Bet vispirms gribu uzdot jautājumu Vilhelmam, vai tu esi kādreiz kādam aizdevis naudu? Jā, ir nācies. Aha, un kādi ir secinājumi pēc tā? Ka tilti ir sadedzināti. Nē, es jokojos. Es neesmu daudz aizdevis, un man nav bijušas varbūt tādas milzīgas summas. Bet tu aizdevi ar procentiem, bez procentiem, uz kādu termiņu? Uz tādā ziņā es esmu tāds ļoti, varbūt, naivs aizdevējs, kur es aizdodu bez procentiem, bez termiņa ar tādu, kad tev sanāks, tad atdos. Kad tev sanāks, tad atdos. Jā, varbūt draugu būšanā, šāda aizdošana, mēs varam viņu redzēt ikdienā, un varbūt tas arī tā kā ir ok, bet ja mēs runājam par sava kapitāla aizdošanu, tad, protams, gribās, lai tur ir skaidrība par termiņiem, ir skaidrība par procentiem, ir skaidrība par nosacījumiem. Un kāpēc es vispār tev jautāju, vai tu esi kādam aizdevis? Jo obligācijas ir parāda vērtspapīra, un obligācijas nozīmē to, ka mēs kādam aizdodam savu naudu, aizdodam savu kapitālu, un par to mums arī ir kaut kāds labums. Bet es gribētu, lai Aleksejs iezīmē, kas tad ir obligācijas. Es tagad pateicu tādu primitīvu savu redzējumu par to, kas ir obligācijas, bet gribētu, lai Aleksejs mūsu klausītājiem iezīmē, kas tad ir obligācijas, kas tas ir par vērtspapīra veidu. Jā, būtībā obligācija arī ir aizdevums uz noteiktu termiņu ar noteiktu kuponu likmi. Vispār
parāda instrumentu pasaulē ir izplatīts tāds jēdziens, kā visus parāda instrumentus sauc par fiksēta ienākuma instrumentiem. Ja? Jo parādība ir tāda, ka obligācijām, atšķirība no akcijām, tādā vispār pieņemta veidā, obligācijām ir uzreiz emisijas datuma sākuma zināma naudas plūsma. Tātad parasti, tipiska, tā saukta plain vanilla obligācija paredz fiksētu kuponu noteiktajos datumos un pamatsummas atmaksu perioda beigas. Ar to, teiksim, obligācijas atšķiras no akcijām, jo akcijām naudas plūsma nav zināma, nav zināms, vai būs dividendas, cik lielas būs dividendas un tā tālāk. Obligācijām, to parastajā veidā. Tas ir zināms, bet obligācijas ir ārkārtīgi daudzveidīgas. Ar visādām iebūvētām opcijām, ar dažāda veida, teiksim, nosacījumiem, iestoties kuriem kupons var mainīties, pamatsumma var mainīties. Tā kā pēc būtības obligācija, ir aizdevums, ir parāda instruments, bet ļoti daudz bet. Katra atsevišķa gadījumā. Liela, milzīga pasaule. Milzīga pasaule ar vairākām opcijām. Un patiesībā arī varbūt mūsu klausītāji šobrīd klausās un tādu, vienā brīdī kā lai no tā visi izvēlas to, kas man dara. Paldies tev, Aleksej, jo tiešām tas uzreiz parāda to, ka tādā varbūt vienkāršotā skatījumā tā obligācija nemaz nav tik vienkārša un tiešām ir jāiedziļinās un ir jāizprot tā obligācijas būtība un kas viņā iekšā ir. Bet es gribētu varbūt nedaudz atskatīties uz tādiem pirmiem soļiem un sapratni par obligāciju. Pirmais, ko mēs noskaidrojam, ka tas ir parāda vērtspapīrs, un tas nozīmē, ka cilvēks aizdod savu naudu, un tad nosacīt nākamais jautājums, viņš aizdod kam. Kā es zinu, tad obligācijas var būt uzņēmuma, tad obligācijas var emitēt uzņēmums, un attiecīgi, ja es pērku uzņēmumu obligācijas, es aizdodu savu naudu uzņēmumu. Tāpat mēs izrunājām arī pirmajā epizodē par kraju obligācijām, kas ir valsts obligācijas, tad arī es varu aizdot arī savu naudu valstī. Un kraju obligācijas ir Latvijas valsts obligācijas, bet tāpat ir, piemēram, treasuries, kas ir ASV valsts obligācijas, un arī ir citu valstu obligācijas. Tad varbūt tas pirmais parāda vērtspapīrs, un nākamais, kā tas emitents var atšķirties. Un kā varbūt uzņēmuma obligācija, un varbūt arī valsts obligācija. Varbūt pirms mēs ejam šajā, lai būtu kaut kādi tie pamati nosaprināti, jo jūs minējāt ļoti daudz dažādus tos veidus un iespējas. Šobrīd, ja es pareizi saprotu, sanāk, obligācijas ir kaut kāda veida līguma saistības, tad attiecīgi vai nu ar uzņēmumu vai ar valsti, kur ir tādā visvienkāršotākajā, visparastākajā, kā jūs teicāt, konservatīvākajā veidā. Es aizdodu kaut kam naudu X, teiksim, es aizdodu 100 eiro, un man pretī saka, pret šo 100 eiro aizdevumu mēs pēc konkrēta laika daudzumu tev atdosim šos 100 eiro ar procentu kaut kādu klāt. Tas ir visvienkāršākais veids, ja? Pēc būtības, jā. Pēc būtības obligācija ir aizdevums, un tāpat kā parastajam aizdevumam pastāv aizdevuma līgums, tas ir parasti obligāciju prospekts un ar to saistītie dokumenti. Parasti tas ir diezgan apjomīgs dokuments, kur ir aprakstīti visi nosacījumi, dažāda veida riski un sniegti dati par emitentu. Okay. Un tad attiecīgi visi šie tālākie kaut kādi apakšatzari, kur tas var pietuvoties jau tuvāk kaut kādam, kas de facto ir gandrīz jau kā akcijas, tad tas viss ir tas, cik ļoti tāds sīkumains ir tas tālākais dokuments. Līdzīgi kaut kādā veidā tas ir tāds gandrīz vai ļoti juridisks process. Tieši tā. Ja? Tieši tā. Jā. Okay. Sanāk, jā. Es nezinu, ja daudzi skatītāji, klausītāji ir pazīstami ar kodu, ar ko es neesmu pazīstams, bet tas ir,
visvienkāršākais variants ir, es ielieku X, dabūnu atpakaļ Y, bet tad tur var būt visādi if, and, but, un tā tālāk, un tālāk. Jā, okay. protams. Labi. Tad ir skaidrs. Jā, tad obligācijām ir arī nosacījumi, par ko arī Aleksejs izstāstīja, ka obligācijām var būt arī dažādi nosacījumi, un tad arī attiecīgi izvēloties obligācijas ir jāiepazīstās ar šiem nosacījumiem. Vai nu tā ir obligācija, kurai ir noteikts, ka pēc X termiņā tiks atmaksāta nomināla vērtība šai obligācijai, un arī X periodā tiks maksāti kuponu maksājumi. Jā, vai nu arī tur ir kaut kādi papildus nosacījumi, kas stājas spēkā, kā arī Aleksejs izstāstīja, kaut kādās noteiktās situācijās, pie kaut kādiem scenārijiem. Jā, un mēs arī pieminējām šo termiņu, tā kā vairāk kārti, kā mēs aizdodam uz kaut kādu konkrētu termiņu, un ja mēs iepriekš izteicām, ka obligācijas ir valsts obligācijas, ir uzņēmuma obligācijas, korporatīvās obligācijas, tad varbūt arī izrunājam arī par termiņu un to sapratni, ka obligācijas arī iedalās pēc termiņa. Pēc termiņam? Jā, ka ir īstermiņa obligācijas, ka ir vidējā termiņa. Tad obligācija parasti ir dzēšanas termiņš, kas ierakstīts prospektā ar jau manis pieminētiem izņēmumiem. Obligācijas, jā, varbūt obligācijas, kas tiek emitētas uz gadu vai pat uz izsaku periodu, un varbūt obligācijas, kad līdz pat 100 gadiem parasti tas ir valsts obligācijas. Mēdz būt tādi ekstremālie gadījumi, kad obligācijas tiek emitētas uz ļoti gariem periodiem. Parasti korporatīvas obligācijas emitē uz laiku no gada līdz 10 gadiem. Jā. Valsts obligācijas mēdz būt arī garākas. Un, teiksim, runājot par ASV valsts obligācijām, tad līdz gadam ir tas augtie Treasury bills. Līdz 10 gadiem tie ir saukti Treasury notes. Virs 10 gadiem, 15, 20, 30 gadīgie Treasury bonds. Ja? Un, protams, tas termiņš līdz dzēšanai ietekmē obligācijas vērtību un atdevi. Pirmkārt, loģiski, jo garāks ir termiņš līdz dzēšanai, jo augstākam ir jābūt obligācijas ienesīgumam, jo ir jākompensē arī tas likviditātes risks. Protams, mainīsies gan uz augšu, gan uz leju. Teiksim, pieaugot procentu likmēm, obligāciju tirgus vērtība krītas. Samazinoties procentu likmēm, obligāciju tirgus vērtība pieaug. Ja, un tas ir jāapzinās, jo garāks termiņš, jo ir augstāks risks. Mēs tagad arī vēl vairāk ieraudzījām obligācijas ar tādu domu, ka mēs minējām, ka obligācijai ir nomināla vērtība, ka obligācijai ir dzēšanas termiņš, ka obligācijai ir kuponu maksājums, un tagad parādījās vēl viens moments, ka obligācijai ir arī tirgus vērtība, un šī tirgus vērtība arī nozīmē to, ka investors ieguldot obligācijās, viņš arī var pieņemt lēmumu neturēt obligāciju līdz dzēšanas termiņa beigām, bet viņš arī var pieņemt lēmumu pārdot obligāciju par tirgus vērtību, vai pareizi? Jā, tieši tā. Pārsvarā obligācijas izlaiž priekš tam, lai tie būtu pieejami investoriem tirgu, un lai investori varētu tos jebkura brīdī pārdot arī caur finanšu tirgu. Bet vai tas mans dzirdētais stereotips par to, ka obligācijas ir kaut, ja teiksim, mēs iepriekš šajā sezonā runājām par to, ka ir investējot regulāri ilgtermiņā ir pilnīgi ok investēt. Tur 20 eiro mēnesī, 30 eiro mēnesī. Vai es pareizi domāju, ka obligācijas ir kaut kas, kur jau mēs skatāmies
par salīdzinoši lielāku naudas summu, kur, teiksim, ar 20-30 eiro man nav īsti jēga. Atkal obligācijas mēdz būt ļoti dažādas. Jā, lielākai daļai korporatīvu obligāciju tur tiešām minimālas summas sākas no 100 000. Jā, mazāk par 100 000 pirkt nav iespējams. Bet ir diezgan daudz obligāciju, un tā skaitā, piemēram, Baltijas tirgu daudzi emitenti speciāli piemēro savas emisijas mazumtirdzniecības klientiem, ja? Un tur minimālas summas sākas no 1 eiro. Daudzam valsts obligācijām arī ir minimālas summas, tur 1 vai 10 eiro. Ja? Tā kā tur ir jāskatās, kāda ir dotas obligācijas minimāla summa. Tiešām daudzam eiro obligācijām, daudzam korporatīvam obligācijām tur tiešām minimālas summas ir 100 vai 200 000. Okay. Un vai es pareizi skatos uz obligācijām kā uz tādu vidēja termiņa ieguldījumu? Vai tas pārāk ļoti atšķirās? Atkal ir iespējams sameklēt obligāciju jebkuram termiņam, ja? Un atkal tas, ka obligāciju ir iespējams pārdot pirms dzēšanas tirgu, nozīmē, ka jums nav nepieciešams turēt šo obligāciju visu tā termiņu. Parasti teiksim, investori, kas iegulda noteikta termiņa obligācijas, kad obligācijas kļūst izsakas par to mērķa termiņu, ja? Investori pārdod tas un iegādājas jaunas obligācijas ar to termiņu, kas iekļaujas mērķa rāmjos. Ja? Mēdz būt tā. Un runājot par riskiem. Atkal, drošs ieguldījums obligācijas mēdz būt ļoti dažādas. Tiešām ir obligācijas vai nu valsts, vai nu ļoti droša korporatīva emitenta, kas tiešām var tikt uzskatītas par drošiem, tā ziņa, ka emitenta defaulta varbūtība ir ļoti zema. No otras puses mēdz būt arī tas augtas augsta ienākuma obligācijas, angliski saucas par junk bond. Ja? Un, protams, tur ir defaulta riski, tas kredit risks, jo mēs pirms tam runājam par procentu likmju risku. Bet kredit risks, ka vienkārši emitents to naudu nevaras atgriezt atbilstoši prospekta nosacījumiem, tur ir daudz augstāki. Un līdz ar to šeit ir jāuzmanas tādu ieguldījumu jau par tādu drošu ilgtermiņa investīciju uzskatīt nevar, bet no citas puses parasti ienesīgumi tur ir tiešām augstāki nekā drošajām obligācijām, un tur ir iespējams labāk nopelnīt. Tikai ir jāapzinās riski. Okay, jā, tad tas ir tāds balans, kas šķiet loģiski, jo lielāki procenti, jo lielāks iespējams risks. Un tad pēdējais, lai kaut kāda bāze man būtu skaidrāka, jūs minējāt, ka pāri letēji var iegādāties tās obligācijas. Teiksim, man ir 2000 eiro, 1000 es gribētu kaut kādā nosacīti mazā uzņēmuma obligācijās nopirkt 1000, es gribētu nopirkt valsts obligācijas. Kā tīri loģistiski man šo izdarīt? Kāda ir kaut kāda tie soļi? Obligācijas iespējams iegādāties caur brokeru. Okay. Tad tomēr tas nav, vai tad tomēr tā ir birža? Nē, parasti dažas obligācijas ir pieejamas tirdzniecībai biržā. Ja? Teiksim, ja biržas saraksta ir, varbūt tādas obligācijas ir iespējams iegādāties arī caur biržas automatizētu sistēmu. Teiksim, dažreiz ir iespējams
iesniegt rīkojumu caur, pieņemsim, internetbanku, ja? Bet saņemot šo rīkojumu, bankas brokeris izpildīs to. Viņš aizies tirgu, viņš sameklēs piemērotu obligāciju, kas atbilst iesniegtajam rīkojumam, un viņš to nopirks. Atkal rīkojuma jānorada obligācijas, teiksim, vēlama cena. Ja brokeris varēs sameklēt par tādu cenu, viņš to nopirks. Ja nevarēs, tad diemžēl. Atnesīs atpakaļ naudu, teiks, sorry. Viņš pateiks, ka diemžēl. Darījums nav veikts, jā. Okay. Un par valsts obligācijām, kā šis notiek? Vai līdzīgi arī vienkārši aptuveni tāda paša veida, jā, nē. Šeit jautājums nav par banku, par brokeri. Okay. Jums brokeris nemainās. Jebkurš brokeris, protams, daži brokeri specializējas uz dažādiem vērtspapīriem, jā, dažiem noteikti segmenti ir pieejami, dažiem nav, bet principā, ja mēs runājam par tādiem pietiekami lieliem nopietniem brokeriem, ja, tad viņi var pirkt jebkura tirgu, jebkuras obligācijas, tikai vajag nosaukt tas obligācijas identifikātoru. Ja. Jebkuram finanšu instrumentam, kas reģistrēts biržā vai regulētajā tirgu, ir tas augtais ISINs. Ja, un to aizsinu, tas ir vislabākais veids, kā var identificēt vērtspapīru, jo mēdz būt obligācijas ar tādu pašu, teiksim, termiņu, ar tādu pašu kuponu, procentu likmes, bet tomēr citādi instrumenti, tie ir atšķirīgi instrumenti. Ja? Tāpēc jāiegūmē tas aizsins, un jāiesniedz brokerim tas orderis, pieteikums. Okay. Paldies. Zin kā, man rodas jautājums, bet kur viņus var redzēt, piemēram, kur to pašu aizsina numuru var atrast, kur var atrast obligācijas, kur var iepazīties ar to, kas vispār ir pieejams, kāds ir tas kaut kāds vietnes, kur es varu atrast šīs obligācijas? Jā, to var atrast prospektā, protams, to var atrast obligācijas nosacījumus. Jā, to protams, pašu aizsina numuru, jā, bet kā lai es tieku līdz tam prospektam? Kā lai es veidu kāds sāraksts ar obligācijām? Parasti, ja obligācija reģistrēta regulētajā tirgu, kaut kur tur, noteikti biržā vai pašā emitenta mājaslapā tas prospekts ir publicēts. Protams, ka pastāv arī lielas datubāzes, tas informācijas sistēmas, ka profesionāli tirgus dalībnieki parasti izmanto Bloomberg sistēmu vai Refinitiv sistēmu, kur visas obligācijas, visi finanšu instrumenti ir apkopoti, ja, un iespējams vienkārši atlasīt. Un tie, kam nav piekļuvs pie tādiem profesionāliem rīkiem, piemēram, diezgan bieži to var atrast vienkārši Google, ja, jo ir daudz interneta pieejamo datubāžu. Diezgan bieži to var atrast attiecīgas biržas mājaslapā. Ja? Un principā parasti, teiksim, emitenti paši ir ieinteresēti publicēt informāciju par savām obligācijām. Līdz ar to ļoti bieži to var atrast paša emitenta vietnē. Piemēram, Baltijas uzņēmumu obligācija var atrast Nasdaq biržas mājaslapā. Ja, tikai ieiet mājaslapā, tur ir sadaļa bonds, obligācijas, un tad tur var ieraudzīt, kāds ir šī brīža pieejamās obligācijas, kuras var iegādāties. Tur ir norādīts arī kuponu maksājums, arī norādīts arī šī brīža tirgus vērtība, arī nomināla vērtība. Tāpat, piemēram, brokeri, kuras izmantoja saviem neatkarīgiem ieguldījumiem, ir Interactive Brokers, un tad viņi arī pie tā brokera var atlasīt obligācijas, kāds tu vēlies. Tu vari iestatījumos ievadīt, piemēram, vēlos redzēt korporatīvās obligācijas ar kādu dzēšanas termiņu, ar kādu kuponu, tad arī brokeris tev iedod tādu kā atlasi, veselu sarakstu ar obligācijām, kuras var pēc tam
pētīt. Nu, tad, attiecīgi, es saprotu, ka arī retail individuāls investors, kurš vēlas atrast priekš sevis obligācijas, tad viņš arī var iet šo ceļu. Vai, nu, piemēram, ja viņš vēlas izvēlēties Baltijas uzņēmumu obligācijas, viņš var sameklēt šo informāciju Nasdaq mājaslapā. Ja viņš vēlas meklēt varbūt ārzemju obligācijas, bet tur tomēr, kā jūs minējāt, tā ieejas maksa ir ārkārtīgi liela, dārga korporatīvām obligācijām, tad var meklēt brokeru mājaslapā. Jā, pareizi. Principā, jā. Un es domāju, ka visas automatizētas tirdzniecības sistēmas, jā, tas ne tikai Interactive Broker, bet Saxo banku, diezgan daudz tādu ir, var tāda paša veida sameklēt jebkuru obligāciju, kas ir pieejama. Jā. Vilhelm, tu pieminēji, un es gribētu arī īstenībā šo tēmu nedaudz vairāk arī apspriest, ka tev šķiet, ka obligācijas ir tāds drošāks instruments. Jā, tā kā tu pieminēji, ka tev šķiet. Un varbūt arī pārunājam šo, kādā gadījumā investors var izvērtēt ieguldīt obligācijās, un vai tiešām ir tā, ka obligācijas tiek uzskatīts kā drošāks instruments, piemēram, nekā akcijas? Atkal, obligācijas mēdz būt ļoti dažādas. Es saku, ka ilgtermiņā subordinētas obligācijas, pie tam, ja emitents ir kompānija diezgan sliktā finanšu stāvoklī, nebūs tas drošākais veids. Protams, ka jo augstāks risks, jo lielāks ienesīgums. Ja? Visas tas obligācijas, kuras īpatnības padara tas nepārāk drošas, ja? Tam ir augstāks ienesīgums. Un tas ienesīgums dažreiz arī ir labākais obligācijas riska raksturojums. Ja jūs redzat, ka, teiksim, valsts obligācijas ienesīgums ir 2%, teiksim, Vācijas obligācijas, bet jums piedāvā obligāciju ar ienesīgumu 10%, ja? Tad ir jēga aizdomāties, kādi ir riski tai obligācijai, ja? Jo, teiksim, brīvo pusdienu nav, nemēdz būt. Jā, šis ļoti labi, jā, jo augstāks ir ienesīgums, tā kā kuponu maksājums obligācijai, jo tur slēpjas ir augstāks risks, un tad attiecīgi ir jāizvērtē šo risku. Man laikam šobrīd vislielākais jautājums ir par to, kas tad ir, kāpēc vispār ir jēga skatīties uz obligācijām? Kas ir tie apstākļi, pie kuriem, ja mēs runājam par kaut kādu lielāko daļu, kas skaitītos obligācijas, vai, teiksim, kaut kādas konservatīvās obligācijas, kas ir obligāciju plusi attiecībā pret kaut kādām akcijām vai ETF-iem? Kāpēc vispār šo rīku apskatīt un kad tas ir izdarīts? Sākumā mēs minēšu, ka obligāciju ETF arī mēdz būt. Okay. Ja tam konservatīvo, augstu ienesīgumu, jebkādu obligāciju. Tā kā ETFs nav finanšu instruments, bet ir finanšu instrumentu kopums. Jā. Runājot par priekš kām investēt obligācijas, lielākai daļai obligāciju cenu svārstīgums ir mazāks nekā akcijām. Ja? Jo, teiksim, tomēr obligāciju gadījumā emitentam ir juridisks pienākums izdarīt noteiktus maksājumus, ja, un termiņa beigas atgriezt naudu. Protams, jautājums ir, kādas ir iespējas, ja, cik droši ir tas emitents un vai viņam tiešām būs iespēja ievērot tos nosacījumus. Bet normālā kārtībā viņam tāda iespēja būs un viņam būs tas jāizdara. Ja, un līdz ar to gadījumā ar obligācijām ir augstākā, daudz lielākas iespējas plānot naudas plūsmu, paredzēt
ko mēs saņemsim par šo finanšu instrumentu. Un līdz ar to cenu svārstīgums obligācijām ir mazāks nekā akcijām. No otras puses, protams, akcijām ir augstāks izaugsmes potenciāls. Ja? Mēs nezinām, kas būs ar šo uzņēmumu, ja? Bet akciju gadījumā, ja uzņēmums tur audzes savu peļņu 10-kārtīgi, attiecīgi mūsu dividendam pēc kāda laika, ja, agri vai vēlu, būs jāatspoguļo tas pieaugums. Gadījumā ar obligācijām, neatkarīgi no tā, kā uzņēmumam klasies, mēs dabūsim mūsu kuponu un mūsu pamatsummu termiņa beigas. Un tas kā reiz arī, mēs tā kā pieminējām par to drošāku investēšanas veidu, un arī ļoti patika tas komentārs no Alekseja, ka drošāks viņš tikai ņemot vērā kaut kādas nosacījumus, ja, un vienmēr ir jāizvērtē, kas tā ir par obligāciju. Bet šeit arī parādās tas domāšanas veids, kāpēc obligācijas tiek uzskatīts par drošāku, jo tas ir tas fiksēt ienesīguma instruments, ja, kur tev ir skaidri nosacījumi, un kā arī minējāt, neatkarīgi no tā, kas notiek ar uzņēmumu, tev ir skaidri par to, ka tev būs tā nomināla vērtība dzēšanas termiņa beigās un ka tev ir tas kuponu maksājums tajā periodā, kamēr tu to obligāciju tur. Ja, un attiecīgi arī skatoties uz investīcijām, kā tiek pieņemts, tad, kad investors uzsāk savas investēšanas gaitas un sāk veidot savu kapitālu, investējot naudu, viņu primārais mērķis ir sākotnēji akumulēt kapitālu, ja viņu uzkrāt, ja, tā kā sākotnēji, bet tuvojoties termiņa beigām, tad, kad viņš jau drīzumā plāno šo naudu tā kā izmantot savu kapitālu, tad ir tas aicinājums censties saglabāt savu kapitālu. Un tad obligācijas, kā es viņus redzu kā instrumentu, kā reiz ir tas veids ar savu zemo svārstīgumu, kā saglabāt jau uzkrāto kapitālu. Ja, jo tirgu akciju tirgu var notikt augstas svārstības, ja, un tur var momentāri, kā tas bija, -47%, man liekas, ja, 2008. gads vai cik tur bija. Mēs varam piedzīvot, ja, tādu ja, uzlēju. Savukārt obligācijas, tas svārstīgums ir krietni zemāks. Protams, arī ietekmē, ja, kaut kādas krīzes situācijas obligāciju ienesīgumu. Obligāciju vērtību, bet salīdzinoši mēs nerunāsim varbūt par -40%, ja, bet par to tas svārstīgums ir mazāks. Okay. Un tad varbūt, kas ir būt kaut kādi sarkanie karogi? Ja ir obligācijām daudz dažādu parametru, no kaut kas ir jā, stabilākas ar mazākiem riskiem, mazākiem procentiem, lielākas ar lielākiem riskiem, lielākiem procentiem. Man kā nezinātājiem, ejot cauri, teiksim, dažādu obligāciju piedāvājumiem, kas ir kaut kas, ko ieraugot, kam vajadzētu pievērst uzmanību, ka šita laikam nevajadzētu? Es teiktu tā. Tas attiecas gan uz obligācijām, gan uz vispār visiem instrumentiem. Nekad nevajag investēt instrumentus, kurus jūs neizprotat. Nekad nevajag investēt uzņēmumus, par kuriem jums nav skaidrības, kā tie uzņēmumi pelna. Ja? Nekad nevajag investēt neatkarīgi akcijas, obligācijas, struktūrētajos produktus, ja jūs nesaprotat, kā strādā šie instrumenti, ja, un kas ar tiem varētu notikt. Ja. Līdz ar to, ja, iesacījiem vislabāk ir sākt ar pašiem tādiem vienkāršiem instrumentiem, kā valsts obligācijas, ja, kā, teiksim, tādiem nepārāk gara termiņa investīciju reitinga obligācijām, jo mēs vēl neesam runājuši par uzņēmumu kreditreitingiem, ja? Un tas ir tāds vienkāršākais variants, kā var novērtēt emitenta riska pakāpi. Jo, protams, ja jūs varat, ja jūs protat, var veikt uzņēmuma kredita analīzi vai pat valsts
kredita analīze, ja, var novērtēt dažādus indikātorus rādītājus, kas liecina par emitenta stabilitāti vai nestabilitāti, ja, un tā tālāk. Bet tas prasa gan laiku, gan intelektuālu piepuli, ja, gan pieeju informāciju par emitentu. Nu, lai gan tā informācija tagad nav problēma, tā parasti ir plaši sasniedzama, ja. Viegli sasniedzama. Nu, tā kā sarkanais karaks, es teiktu, ir jūsu pašu spēja uztvert to informāciju. Nevajag, teiksim, spēlēt ar to, ko jūs nesaprotat. Loģiski. Jā, paldies. Jā, jo tad sanāk, ka cilvēks nopērk un tajā brīdī, kad kaut kas notiekās, viņš nesaprot, ko ar to darīt. Jā? Jo tajā brīdī, kad tu pēc to, ko tu izproti, tu arī apskaties uz un apdomā iespējamos scenārijus. Un tev ir skaidrs, kā tu rīkosies situācijā X. Jā? Bet tad, kad tu nopērci to, ko tu neizproti, tad, protams, ir panika, stress. Un tad pie iespējas tu pārdod, jā, un paliec pie tā, nu, kas palika. Bet mēs pieminējām tikko arī šos te kredītreitingus un arī kopumā varbūt uzdodam jautājumu par obligāciju reitingiem, un ko arī var individuāli investori ņemt vērā, un kas arī viņam nedaudz paspīdina un parāda, jā, kāds tad ir risks šai obligācijai. Tad varbūt arī par tiem obligāciju reitingiem. Nu, jā, principā obligāciju reitingi tas ir novērtējums, ko kredītreitingu aģentūra dod noteiktam emitentam vai noteiktam instrumentam. Ja? Principā kredītreitingu aģentūru ir ļoti daudz, ja, bet tādas vislabāk zināmas, ja, un tādas vispār pieņemtas ir 3 Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Un parasti šo aģentūru reitingu ņem par pamatu, teiksim, obligācijas pat sektora novērtēšana, jo, teiksim, ir tāds nosacīts sadalījums, ka visas obligācijas iedalās investīciju reitinga obligācijas, reitings 3B mīnus investēšanas vērtas, jā, kurās ir vērts investēt. Ne tā kā vērtas, bet nosacīti zemāks risks un nosacīti augstāks risks, kreditrisks. Es pievēršu uzmanību. Un, nu jā, tas kreditreitinga aģentūras ir lielas organizācijas ar lielu skaitu darbinieku, ar pieeju emitentu informācijai. Atkal tas aģentūras ņem naudu no emitentiem par to novērtēšanu. Un principā teiksim tā, visi obligāciju emitenti, kas izliež obligācijas virs noteikta apjoma, ja, kad ir jāpiesaista daudz lielas investoru masas uzmanība, ja, tad ir jēga maksāt par šo kreditreitingu, ja, un tad parasti obligācijām ir kreditreitings. Un kreditreitings parasti ir tādam likvidākam obligācijām ar, es teiktu, ja emitentam ir obligācijas uz kopējo summu, nu, tur virs 50 vai 100 miljoniem, ja, tad ir vērts maksāt par šo kreditreitingu. Pavisam nelielu emisiju gadījumā, ja tur ir 5 vai 10 miljoni, nu, tur vienkārši emitentam nav vērts par to maksāt, jo tas diezgan daudz maksā un vēl noteiktas prasības pret informācijas atklāšanu no reitinga aģentūru puses. Līdz ar to mazajam un mazlikvidam emisijām dažreiz reitingu, pārsvarā reitingu neviens būt. Runājot par
reitingu kvalitāte. Jāsaprot, ka lai gan, protams, reitingus no tām 3 aģentūram izmanto, visi tirgus izmanto kā mēroklu, tas reitingu aģentūras viņi nav dievi. Ja, un vēl jau vairāk viņi neuzņemas nekādu atbildību investoru priekšā par savu reitingu kvalitāti. Jūs varat ņemt reitingus uzmanībā, jūs varat neņemt. Ja? Un līdz ar to, izmantojot reitingus, protams, jāapzinās, ka tas ir svarīgi un obligāciju klasifikācija balstas uz tiem, ja, un pārsvarā, teiksim, 99% gadījumā tie reitingi patiešām atspoguļo investoru kredita kvalitāti, emitenta kredita kvalitāti. Tomēr ir jāapzinās, ka mēdz būt gadījumi, kad tas nav tā nav patiesība. Ja, un spilgtākais gadījums, protams, ir 2008. gads, kad kreditreitingu aģentūras lielu skaitu obligācijas, var teikt, tika novērtētas ar ļoti augstiem reitingam 3A. Un 2008. gada notika tā, ka tās obligācijas masveidā bankrotēja. Ka vienkārši izrādījās, ka modeļi, kurus reitingu aģentūras izmantoja šo obligāciju novērtēšanai, defaulta varbūtības novērtēšanai, bija kļūdaini. Un līdz ar to izrādījās, ka vērtspapīri, kurus uzskatīja par ārkārtīgi drošiem, tādi nebija. Ja, un tas lielā mērā arī pavilka to globālu finanšu krīzi, jo bankas iegādājas tos vērtspapīrus kā ārkārtīgi drošus, un kad bankam vajadzēja atzīt zaudējumus tik liela apjoma pēc sava drošu obligāciju portfeļa, ja, izrādījās, ka bankam vienkārši pietrūkst kapitāla. Un viss sākas. Ja. Protams, kreditreitingu aģentūra reitingi ir jāņem vērā, bet vienmēr ir, teiksim, jāizmanto vesels saprats. Ja, teiksim tā. Un nenāks arī par sliktu paskatīties arī finanšu pārskatu un kāda vispār uzņēmuma ir plāni, un tā kā arī novērtēt šo savu investīciju. Jo pa lielam, mēs it kā runājam par to, ka obligācija ir parāda vērtspapīrs, bet tā vienalga ir investīcija. Es investēju savu naudu, ar domu, ka pēc X perioda es saņemšu pretī vairāk. Tā kā tiešām vesels saprāts var ņemt vērā, bet pārbaudīt, par ko mēs arī runājam īstenībā arī mūsu raidierakstā, ka tā visa informācija, kas pie mums ienāk, mēs viņu ņemam vērā, bet pēc tam mēs viņu analizējam un balstam savu lēmumu par iegādi uz saviem personīgiem secinājumiem, nevis uz kaut kādu vienkāršu reitingu vai vienkāršu vārdu. Labi, varbūt arī nobeigumā tas, ko es gribu vēl izrunāt, tad varbūt tāds praktiskākas lietas, kas var nākt prātā, arī kas man īstenībā arī kā investoram nāk prātā, ko tad izvēlēties? Varbūt Baltijas uzņēmuma obligācijas vai arī meklēt obligāciju ETF-us vai meklēt ārzemju obligācijas. Ko tad izvēlēties? Tas ir vienmēr atkarīgs no jūsu investīciju mērķiem un no jūsu pieejamiem resursiem. Ja, resursi ir nepārāk lieli, jūs, teiksim, varat samierināties ar diezgan augstu riska pakāpi, tad ir jēga emitēt Baltijas vērtspapīrus. Es runāju par korporatīviem vērtspapīriem. Par korporatīviem vērtspapīriem. Jo šeit tirgus apjoms, protams, ir
galvenā Baltijas tirgus problēma, ja? Bet no otras puses tas var pavērt arī iespēju, jo lieliem spēlētājiem tas tirgus nav interesants. Un līdz ar to dažreiz par to var nopelnīt prēmiju. Jo jūs ieguldat mazajā nelikvidē tirgu, kas ir, teiksim, jums interesants, bet kādai investbankai vispār viņi tur skatās, viņi saprot, ka pat analizēt nav jēgas, viņi tam analīticam samaksas vairāk nekā potenciāli var nopelnīt šajā tirgu. No otras puses, ar nelielu summu un, teiksim, augstu toleranci pret risku, pie tam arī ar gatavību turēt to obligāciju līdz dzēšanai, ja? Jo likviditāte mūsu apstākļos mēdz būt zema. Ja? Baltijas tirgus varētu būt laba vieta ieguldījumiem. No otras puses, ja summas ir lielākas un gribas augstāku likviditāti, gribas iespēju, teiksim, iziet pirms termiņa no šī ieguldījuma vai iespējams rebalansēt to, ja, pārdot aizvietot ar kaut kādu citu, tad labāk būtu skatīties citu valstu tirgus. Nu, un, protams, neaizmirst par diversifikāciju, tas ir neieguldīt visu savu naudu kāda viena vērtspapīra vai kāda viena emitenta. Jā, paldies par šo. Un varbūt arī tāds pavisam pēdējais jautājums ir, kur tad vispār investors var iegādāties obligācijas? Jā, tad kur un kā? Jo tas, ko esmu novērojusi arī mūsu Latvijas tirgū, ir uzņēmumi, kas paziņo par to, ka viņi sāks emitēt obligācijas. Un tad ir ļoti daudz cilvēku, kas sāk interesēties par šo iespēju iegādāties obligācijas. Tāpat arī es zinu, ka es varu iet Nasdaq biržas mājaslapā un ieraudzīt, ka ir obligācijas, kas šobrīd ir jau tirgū apgrozas. Ja? Tad kā man kā investoram rīkoties? Man sekot līdzi informācijai par uzņēmumiem, kas plāno emitēt obligācijas, vai nu arī man skatīties, piemēram, biržas mājaslapā, ko es varu nopirkt tagad uz doto brīdi? Gan. Ir pirmreizējais, ir otrreizējais tirgus. Ja? Teiksim, pirmreizējā tirgu parasti obligācijas var dabūt nedaudz lētāk, ja? Jo, teiksim, emitentiem ir interese piesaistīt pēc iespējas vairāk investoru tam laidienam, bet ja teiksim, nepieciešams ieguldīt jau tagad, bet piemēroto emitentu pirmreizējā tirgu pagaidām nav, var pamēģināt nopirkt arī otrreizējā tirgu, vai nu caur biržas daudzpusēju sistēmu, vai nu caur brokeri. Ja? Pēc būtības obligāciju tirgojamība, ja, ir arī un likviditāte, ja, ir arī ļoti svarīgi raksturlielumi. Un, ja obligācija ir pietiekami likvids tirgus, tas nozīmē, ka to pēc kāda laika var pārdot, vai tieši otrādi pozīciju obligācija var arī palielināt. Ja? Un tam visam kalpo otrreizējais tirgus, jo pirmreizējā tirgu ir tīpaši tādiem ļoti pieprasītiem emitentiem, ja, kas labi zināmi un kas izskatās labi no, teiksim, finansiālas puses. Pārsvarā pirmreizējā tirgu pēc viņu vērtspapīram ir ļoti liels pieprasījums
un dažreiz investori, kas tur piedalās tajās pirmreizējās sākotnējās izvietošanas, dabū mazāk vērtspapīru nekā plānoja, nekā iesniedza orderi. Bet to trūkstošo apjomu var nopirkt pēc tam otrreizē tirgu. Investors attiecīgi var izvēlēties Gan. Protams, ka abus gadījumus būs piemērotas komisijas par vērtspapīru iegādi, bet tas komisijas ir atkarīgas gan no biržas, gan no brokera. Par to arī ir jāpajautā pirms slēgt darījumu. Kā tev, Vilhelm, kā tev izskatās obligācijas? Vai tagad kā instruments tas kļuva skaidrāks, caurspīdīgāks? Jā, zini, kā ar visu, ko mēs uzzinām, mēs pavaram veselu plašāku pasauli ar lietām, ko mēs nezinām. Un, teiksim, ja tagad es zinu, kas teorētiski ir obligācijas tādā vienkāršotā veidā, es tagad arī esmu uzzinājis, ka ir vēl plaša pasaule ar obligācijām, kas iedalās dažādās krāsās, garumā, platumā un tā tālāk. Obligācijas ir vēl viens instruments. Tas ir ar lielāko vai kaut kādā mērā paredzamāku naudas summu, un to var iegādāties arī biržās. Kaut kāda lielāka bilde man ir parādījusies noteikti. Jā, kopumā, ja mēs skatāmies uz obligācijām, kā pateica Aleksejs, tad tas ir instruments ar fiksētu ienesīgumu, un attiecīgi investors, ja viņš lūkojas uz savu investēšanas stratēģiju, viņš var izvērtēt, vai viņš vēlas savā portfolī turēt instrumentu, kurš, negribās pateikt, ir nosacīti droši, bet kur ir šis fiksēts ienesīgums, jeb sanāk, ka izveidot savā portfolio maza riska daļu, bet tāpat arī, kā pieminēja Aleksejs, šis maza risks vai droši instruments, tas ir tikai un vienīgi nosacīti, lai pārliecinātos par to, ka obligācija ir mazāks risks, mums ir jāskatās, jāvērtē, kas tā ir par obligāciju, un tad attiecīgi arī tie instrumenti, kā to izvērtēt, tas ir gan reitings, ko mēs varam skatīties, gan arī pievērst uzmanību kuponu maksājumam, cik viņš ir liels, jo viņš ir augstāks, jo ir augstāks risks. Un, protams, arī mums ir jāpārzina arī, ja mēs izvēlamies korporatīvās obligācijas, jāpārzina, kas tas ir par uzņēmumu, un tad jāpaskatās, ar ko viņš nodarbojas. Un attiecīgi, apkopojot šo, tad mēs arī saprotam, uz kādu termiņu mēs gribam iegādāties šīs obligācijas, un tad arī attiecīgi varam piemeklēt obligācijai ar atbilstošu dzēšanas termiņu, bet arī tāpat kā arī man ļoti patika šis, ja mēs saprotam, ka mums būs vajadzība realizēt šos līdzekļus, tā kā pārdot šīs obligācijas pirms dzēšanas termiņa, tad mēs meklējam obligācijas, kas ir likvidākas, un meklējam to tirgu, kur mēs varētu šo realizēt. Savukārt, ja mēs esam gatavi turēt visu šo dzēšanas termiņu, tad mēs varam arī lūkoties tajos tirgos, kur tie likviditāte ir zemāka, bet man ļoti patika par to Baltijas tirgu, ka ar to, ka Baltijas tirgus ir mazāk likvids tirgus, tur ir arī savs bonus. Un īstenībā es arī kā investori arī skatos, ja sākotnēji Baltijas tirgu, kad sāk veidot savu portfolio, vienkārši atmetu, jo man nepatika tā likviditāte tur, tad tagad es skatos nedaudz savādāk uz Baltijas tirgu ar to, ka viņš ir tik maz, tur ir arī savas priekšrocības. Un būtībā tādā nobeigumā viss vienmēr izriet no investēšanas stratēģijas, un sākotnēji investoram ir jāsaprot, kāds ir viņa investēšanas mērķis un kāds instruments viņš vēlas redzēt savā portfolio, un pēc tam jau padziļinātāk pētīt katru no instrumentiem. Un paralēli par to Baltijas tirgu, kā jau, man liekas, mēs pirmajā sezonā arī runājām, ieguldot to arī kaut kādā veidā pauda savu nostāju vai kaut kādā veidā veicini savu atbalstu. Un loģiski ieguldot vai pērkot Baltijas tirgus akcijās vai Baltijas tirgus obligācijās, bet tu kaut kādā veidā arī palīdzi Baltijas uzņēmumiem, Baltijas valstīm attīstīties. Jā, kaut kāds vērtības. Jā, tas, kas un veicini lokālā tirgus attīstību. Jā, arī. Paldies liels Aleksej, paldies liels Vilhelm.
Paldies liels, Alī! Paldies! Jā. Aicinu jūs sekot raidierakstam Naudas lietas, nospiežot pogu, sekot platformēs YouTube un arī Spotify. Un noklausoties epizodi, atzīmēt komentāros, kas ir tas vērtīgākais, ko jūs esat sadzirdējuši no mūsu sarunas ar ekspertiem. Un starp tiem, kas atstās savus atziņas un komentārus, un kas arī sekos Naudas lietām platformās YouTube un arī Spotify, mēs izlozēsim vienu, kas saņems dāvanā šo grāmatu Naudas psiholoģija, kuru iztulkoja Finanšu izglītības biedrība.